Jau šonedēļ gaidāms referendums par to, vai krievvalodai Latvijā tiks piešķirts otrs valsts valodas status. Lai arī reklāmā par referendumu tiek ziņots, ka savu viedokli var izteikt tik vienā vēlēšanu iecirknī valstī, mēs tomēr noskaidrojām, ka tā nav taisnība. Apērons un portāls TVNet devās uz vienu no Rīgas centra vēlēšanu iecirkņiem, kas izvietots prestižajā Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā. Mums pievienojās arī Sintī, kas pārvietojas ratiņkrēslā ar savu meitu, kur arī vēl šobrīd ir pārāk maza, lai ietu kājām. Noskaidrojām, ka konkrētais vēlēšanu iecirknis nav pieejams, un pie tā arī nav izvietota nekāda informācija par to, kur varētu būt tuvākais pieejamais vēlēšanu iecirknis. Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā ir norādīti cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejamie objekti. Tādu nav daudz, tādēļ aicinām ikvienu cilvēku ar kustību traucējumiem, kā arī vecākus, kas uz referendumu dosies ņemot līdzi savu bērnu ratiņos, laicīgi noskaidrot vēlēšanu iecirkni, kurā būs iespējams iekļūt. Diemžēl pat mēs, apvienība Apērons, nevaram ieteikt, ko darīt cilvēkiem ar redzes, dzirdes un intelektuālās attīstības traucējumiem, jo iespēja piedalīties referendumā cilvēkiem ar šādu veidu invaliditātēm Centrālā vēlēšana komisija nav nodrošinājusi. Aicinām ikvienu piedalīties gaidāmajā referendumā, pat neskatoties uz to, ka atbildīgās institūcijas kārtējo reizi nav pildījušas savus pienākumus pret vēlētājiem.